Pasaules arhitektūras dienā jau 9. reizi tika pasniegta gada balva Rīgas arhitektūrā. 2014. gada būvju skatē kopā ar žūrijas ekspertiem tika apskatīti labākie piemēri pilsētas dzīvojamās vides ilgtspējas nodrošināšanā, pievēršot uzmanību tādiem pilsētu vides raksturlielumiem kā energoefektivitāte, vides pieejamība un universālais dizains, novērtējot paveikto gan Rīgas vēsturiskajā centrā, gan apkaimēs un mikrorajonos, tādējādi izceļot labākos objektus kā labās prakses piemērus. Lai noteiktu labākos, darbs pie izvērtēšanas sākas jau gada sākumā. Jā, kā jau jūs minējāt, mēs sākam gada sākumā. Mēs sākam ar to, ka mēs saņemam informāciju no Rīgas pilsētas būvvaldes par visiem objektiem, kur pilsētā ir nodot. Protams, vairums no viņiem ir, jeb liela daļa no viņiem ir arī tādi inženieru tīkli un dažādi pazemes darbi, un no tā arī mēģinam atlasīt tos objektus, kuri veido, pārveido, uzlabo pilsētas seju. Ja? Mēs aicinām šajā procesā piedalīties arī mūsu partnerus, kas ir gan Arhitektu savienība, Būvinženieru savienība, Ilgtspējīgas būvniecības padome. Viņi paši vērtē, seko līdz procesam, viņi paši ir aktīvi izvirzīti objektus vērtēšanai. Un tas kopā veido šo te sākotnējo objektu sarakstu. Šogad tas bija aptuveni 70 objekti pirmajā tuvinājumā, ar kuriem tad mēs padziļināti iepazīstamies, tad vērtējot to, sašaurinam nākamā vērtēšanas cikla pretendentu loku. Un tas jau bija 35. Šajā darbā no šī brīža ieslēdzās žūrija, kā jau es minēju, žūrija no Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes, Būvinženieru savienības un Ainava arhitektu biedrības ekspertiem. Ja? Un šie eksperti šogad 11 eksperti darbojās un analizē jau šos objektus. Kā šie objekti pārveido pilsētu vidi, un šajā kontekstā, protams, šeit mēs redzam labākos objektus. Jāatzīst, tādi nav visi. Ja? Nav visi objekti, kas acīm redzam uzlabot. Tos mēs atstājam šobrīd ārpus kadra, bet tās arī ir zināšanas, kuras mēs savā procesā, teiksim, apkopojam un neaizmirstam un lietojam turpmākā darbā, domājot par to, kā ietekmēt, kā uzlabot būvniecības procesu, lai tomēr pēc iespējas vairāk objektu nestu tā saucamo publisko labumu pēc iespējas lielāku, lai pilsētnieki, lai viesi sajustu, uztvertu šo objektu vērtību pilsētu vidē un novērtētu to pozitīvi. Es domāju, tas ir tas kopējais mērķis, kur daudz vēl darāms, bet šī gada balva ir daļa no šī procesa, lai mēs tiešām virzītos uz tādu pēc iespējas labāku būvniecības kvalitāti Rīgas pilsētā. Rīgas pilsētas arhitektu birojas līdzās galvenajai balvai piešķīra 8 atzinības par izcilību atsevišķu objektu arhitektūrā. Atzinības saņēma Kultūras pils Ziemeļblāzma, Žaņa Lipkes memoriāls, publiskā ārtelpa starp Maskavas ielu, Krasta ielu, Turgeņevu ielu un Daugavas krastmalu posmā no Dzelzceļa tilta līdz Sala tiltam, Rīgas doms, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, komunistiskā terora upuru piemiņas memoriāls Torņkalnā, pamatskola Rīdze un koka ēku renovācijas centrs Koka Rīga. Galvenā 2014. gada balva tika piešķirta Rīgas Tehniskās universitātes radošo industriju centra autoriem. Piešķirot atzinības un gada balvu tiek izteikts novērtējums tiem, kas savu darbu ir veikuši ar atbildību pret pilsētu, vidi un cilvēku.